Esiet tie, kas cīnīties par veselības aprūpas līdzekļu nesamazināšanu. Mēs nedrīkstam paļauties uz saukļiem, kad ļoti daudz tērē administrācijai. Mēs varam sakārtot, ja tā tas ir, bet mēs nedrīkstam ņemt vienkārši mehāniski naudu nost, jo tas jebkurā gadījumā tad citīs par pacientiem. Un šobrīd situācija ir dramatiska veselības aprūpas sistēmā. Reāli cilvēkiem viņi nav pieejami, šie dati, kas tiek vākti. Es uzskatu, ir nekorekti, jo viņi parāda saslimstības pieaugumu, bet tas pieaugums ne tāpēc, ka nav pieauguma, bet tāpēc, ka cilvēki neiet pie ārsta. Ir samazinājies medikamentu kompensējumu patēriņš cilvēku. Tas nozīmē, ka viņi nav kļuvuši veseli. Kompensējumos medikamentus nepaliek veseli. Tas nozīmē, ka cilvēki nepērk šos medikamentus. Un es domāju, ka situācijā, ka sieviete zvana un saka, ka viņa izrakstīs 3 tabletes dienā, kompensējamies medikamentus, viņa atļauties var 1 dienā nopirkt. Ja? Tā ir katastrofa. Tas ir viens par kroniskiem slimniekiem, otrs bērni. Ir jāiet valstīs to, ka kompensē bērniem visus medikamentus. Savādāk mēs dabūsim slimu paudzi, un mūsu vecāki brauks ārā tikai tāpēc, ka viņi būs baidīs par savu bērnu drošību, par savu bērnu veselību un veselības aprūpi. Veselības aprūpe viens no investīcijas kritērijiem, lai nāktu valsts iekšā investīcijas. Tā kā es jūs ļoti aicinātu pievērst īpašu uzmanību veselības aprūpē. Runājot par šo te vistuvāko punktu, medicīnas aprūpē tas ir par 18%, nevis jau 21%. PVN nepievienošanu medikamentiem, jo tas mums šķiet ļoti būtiski. Ir kaut kas fragments, kas tiek sakārtos, bet netiek, piemēram, ja iet runā par to pašu vidas pieejamību, nu labi, tik beidzot ir panākt šī uzbraukto, bet iekšā telpas, kas ir labierīcības nav pieejamas, un tik un tā, tas veidojums, viņš kļūst bezjēdzīgs, jo viņš nav izdarīts līdz galam. Tas pats attiecās uz, par ko mēs arī diezgan sāpīgi jūtam, ir šī medicīniskās rehabilitācijas problēmas, kas šobrīd ir, es pat teiktu, varētu teikt, pat iznīcināti.